Sveiki visiem! Šodien mēs ieskatīsimies Narisas un Ketrīnas Bovzas Lajonas dzīvēs, kuras bija karalienes Elizabetes II pirmās māsīcas. Šīs nelaiķas karalienes laika biedris piedzima ar smagiem garīgiem traucējumiem, un viņas drīz tika atstumtas no plašās karaliskās ģimenes, izraisot skandālu, kas atklājās tikai gadu desmitiem vēlāk. Pievienojieties man, kad mēs izpētīsim viņu stāstu. Pirms mēs sākam izpētīt Narisas un Ketrīnas Bovzas Lajonas traģiskās dzīves un skandālu, kas viņas apņēma, mums vispirms jānoskaidro, kas bija Bovzas Lajoni. Ģimenes uzvārds radās 18. gadsimta vidū, kad Džons Bowls, 9. Strathmore un Kinghorn grāfs Skotijas aristokrātijā, kurš bija arī klana vadītājs. Lajons saņēma jauno aristokrātisko uzvārdu Bowls Lajons ar parlamenta lēmumu. Ģimene var izsekot savu ciltskoku līdz 14. gadsimtam, kad Džons Lajons, Glamisas lords, bija Skotijas kamberkungs. Savukārt ģimenes izcelsme meklējama jau 11. gadsimtā. Bolčs Lajona ģimenes galva. 20. gadsimta sākumā bija Klots Bolčs Lajons, 14. Strathmores un Kinghorna grāfs. Viņa otrais vecākais dēls Džons, kurš dzīmis 1886. gadā, bija Narisas un Katrīnas tēvs. Tādējādi viņi bija 14. grāfa mazbērni, viens no augstākajiem britu aristokrātijas pārstāvjiem. Pateicoties Bovzas Lajona ģimenes ievērojamībai, Džons apprecēja Fenelu Hepburnu, Stuartu Forbesu Trefesisu, 21. barona Klintona jaunāko meitu. Džona Bovzas Lajona un Fenelas laulība drīz vien vainagojās ar daudziem bērniem. Meita vārdā Patricija piedzima 1916. gada jūlijā, taču, diemžēl, viņa nomira neilgi pirms savas pirmās dzimšanas dienas. Vēl viena meita, Anna, piedzima tikai dažus mēnešus vēlāk. Viņa bija vesela un nodzīvoja salīdzinoši ilgu un laimīgu dzīvi, tāpat kā Diana, kura piedzima daudzus gadus vēlāk, 1923. gadā. Tomēr Džona un Fenelas pārējām divām meitām bija problēmas. Tās bija Narisa, kura piedzima 1919. gada 18. februārī, un Katrīna, viņa 5. un jaunākā meita, kura piedzima 1926. gada 4. jūlijā. Diemžēl gan Narisa, gan Katrīna piedzima ar garīgās attīstības traucējumiem. Tolaik mazāk politkorektā terminoloģijā viņas tika klasificētas par, citēju, imbecilēm, un viņu slimības precīzā daba nav pilnībā skaidra pat līdz mūsdienām. Šādas kaitas nebija pilnīgi neparastas Eiropas aristokrātijā 20. gadsimta sākumā. Gada desmitiem ilga radniecīga krustošanās un laulības starp pirmās un otrās pakāpes brālēniem un māsīcām bija izraisījušas smagas slimības un garīgas problēmas, kas kļuva izplatītas daudzu Eiropas karaļnamu vidū. Neatkarīgi no tā, cik lielā mērā tas izpaudās Narisas un Ketrīnas Bovzas Lajonas gadījumā, mēs zinām, ka viņas nekad neiemācījās pareizi runāt vai efektīvi sazināties. Tas viss notika laikā, kad bija ļoti maz medicīnisku zināšanu par šādu slimību cēloņiem, un sabiedrībā joprojām pastāvēja ievērojams aizspriedums pret garīgām invaliditātēm. Tādējādi 1941. gadā Narisa un Ketrīna, kurām tajā laikā bija attiecīgi 22 un 15 gadi, tika ievietotas karaliskajā Ērosvudas slimnīcā, Sarigrāfistē, pēc ģimenes lēmuma. Šī iestāde tika atvērta 1855. gadā kā psihiatriskā patvērsme garīgi slimiem cilvēkiem. Taču līdz 20. gadsimta vidum tā bija pārvērtusies par iestādi pacientiem ar smagiem garīgiem traucējumiem. Un tad ģimene lielākoties centās ignorēt faktu, ka abas meitenes jebkad ir eksistējušas. Turpmākajos gados viņa māte Fenela neapmeklēja māsas, un arī citi plašākas ģimenes locekļi to nedarīja. Viņa tēvs Džons jau sen bija miris. Viņš priekšlaicīgi nomira 1930. gadā, 44 gadu vecumā, no pneimonijas. Varbūt viens no galvenajiem neizskaidrotajiem šīs situācijas aspektiem bija tas, kāpēc ģimene gaidīja līdz 1941. gadam, kad Narisa jau bija savos 20. gados, lai ievietotu māsas institucionālā aprūpē. Narisas un Ketrīnas liktenis, lai arī mums grūti aptverams, lai gan tas notika 20. gadsimta sākumā, visticamāk nekad nebūtu kļuvis par sabiedrības ievērības cienīgu jautājumu, ja nebūtu izveidojušās saiknes starp Bovzas Lajonu ģimeni un Lielbritānijas karalisko ģimeni.
1923. gada 26. aprīlī, kad Narisa bija tikai 4 gadu veca, vēl 3 gadus pirms Ketrīnas dzimšanas, viņu tēva, Džona, jaunākā māsa Elizabete Bouza Laina apprecējās ar Albertu, Jorkas hercogu, Lielbritānijas karaļa Džordža V. jaunāko dēlu. Tādējādi no 1923. gada Bouzu Lainu ģimene laulības ceļā bija radniecībā ar Lielbritānijas karalisko ģimeni. Šī saikne ar Lielbritānijas monarhiju nākamajos gados kļuva vēl ciešāka. Kā jaunākais karaļa Džordža V. dēls, nebija gaidīts, ka Alberts kļūs par Lielbritānijas kroņa mantinieku. Kad karalis nomira 1936. gada janvārī, viņu nomainīja viņa dēls Edvards, kurš kļuva par karali Edvardu VIII. Tomēr jaunā monarha valdīšana bija ļoti īsa, jo viņa apņēmība apprecēt Volisu Simpsoni, amerikānieti, kura 2 reiz bija šķīrusies, tika uzskatīta par nepieņemamu Lielbritānijas politiskajai elitei. Tādējādi mazāk nekā 12 mēnešu laikā Edvards atteicās no troņa, un viņa vietā par karali kļuva Jorkas hercogs, kurš kļuva par karali Džordžu saštempā. Šīs izmaiņas nozīmēja, ka Elizabete Bouza Liona, Narisas un Ketrīnas tante, kļuva par Lielbritānijas karalieni konsorti. Turklāt 1928. gada aprīlī, tikai dažas nedēļas pirms Ketrīnas Bouzas Lionas dzimšanas, Elizabete bija laidusi pasaulē meitu, kuru nosauca Elizabetes vārdā par godu savai mātei. Tā bija nākotnes Lielbritānijas karaliene Elizabete II, kura bija Narisas un Ketrīnas māsīca. Visām 3 jaunajām sievietēm bija vieni un tie paši vecvecāki – Klods Bouvs Lions, Stratmores un Kinghorna 14. grāfs un Cecīlija Bouza Liona, dzimusi Kavendiša Bentinka. Gadiem ejot, Narisa un Ketrīna turpināja dzīvot karaliskajā Ērusvudas slimnīcā, lielākoties ģimenes locekļu ignorētas. Nedaudz vairāk nekā 10 gadus pēc tam, kad viņas tika ievietotas slimnīcā, Sāri grāfistē, viņu tantes vīrs, karalis Džordžs Saštim, priekšlaicīgi nomira no plaši izplatītas ģimenes veselības problēmas, ko izraisīja ķēdes smēķēšana. Viņu tronī nomainīja Narisas un Ketrīnas pirmā pakāpes māsīca, karaliene Elizabete II, kura turpmākos 70 gadus valdīja Lielbritānijā, kļūstot par 2. ilgāk valdošo monarhu starptautiskajā vēsturē. Liela daļa strīdu ap Narisu un Ketrīnu ir saistīta ar 1963. gada izdevumu Burke's Peerage. Bērka dišciltības reģistrs ir ģenealoģisks pētījums, kas tiek publicēts katru gadu, sniedzot informāciju par visiem Lielbritānijas un Īrijas aristokrātijas locekļiem, viņu senčiem un pašreizējiem šo ģimeņu pārstāvjiem, tostarp paplašinātajiem karaliskās ģimenes locekļiem, hercogiem, grāfiem, baronetu, baroniem un citām mužniecības ģimenēm. Pirmo reizi tas tika publicēts 1828. gadā, kad to izdeva īru ģeneralogs Džons Bergs, laikā, kad Īrija vēl pilnībā atradās Lielbritānijas pārvaldībā. 20. gadsimtā šī aristokrātijas grāmata tika izdota katru gadu, un Lielbritānijas un Īrijas aristokrātijas locekļiem tika sūtītas veidlapas, lai atjauninātu viņu ģimeņu ģenealoģiskos datus. 1963. gadā, kad Bouza Liona ģimene saņēma savu veidlapu, Narisas un Ketrīnas māte Fenela to aizpildīja. Pretrunīgi vērtēts ir tas, ka viņa norādīja, ka Narisa ir mirusi 1940. gadā, bet Ketrīna nesen, 1961. gadā. Tas notika, neskatoties uz to, ka abas viņas meitas joprojām bija dzīves un dzīvoja Ērusvudas slimnīcā. Vai ģimene tiešām varēja būt maldināta, domājot, ka abas viņa meitas ir mirušas, ņemot vērā, ka viņi turpināja maksāt 125 mārciņas gadā Ērusvudai par viņu uzturēšanos tur? Toreiz tam tika pievērsta maz uzmanības, taču 1986. gadā atklājās, ka meitenes 1963. gadā bija uzskaitītas kā mirušas, lai gan tajā laikā abas bija dzīves. Cenšoties to izskaidrot, Fenelas brāļadēls apgalvoja, ka viņa tante, kura pa to laiku bija mirusi, bija izklaidīga persona, kurai būtu bijis visai raksturīgi nepareizi aizpildīt bērka dišciltības reģistra veidlapu. Tomēr tas diez vai ir pietiekami apmierinošs skaidrojums. Fenela bija norādījusi konkrētus datumus, kuros it kā bija mirušas viņas abas meitas, un bija pilnīgi skaidrs, ka viņa centās noslēpt faktu, ka ģimene bija ievietojusi viņas Ērusvudas iestādē un pēc tam mēģināja izlikties, ka viņas neeksistē. Narisa un Ketrīna dzīvoja Ērusvudā vēl vairākus gadu desmitus.
Galu galā Narisa tur nomira 1986. gadā, 66 gadu vecumā, 45 gadus pēc tam, kad pirmo reizi tika ievietota slimnīcā. Viņas bērēs nepiedalījās neviens no viņa plašās ģimenes locekļiem, lai gan daudzi tiešie ģimenes locekļi tajā laikā jau bija miruši. Tā vietā vienīgie sērotāji bija slimnīcas personāls. Katrīna turpināja dzīvot Ērisvudā līdz slimnīcas slēgšanai 1997. gadā. Pirms slēgšanas Katrīna kopā ar vairākiem citiem brālēniem un māsīcām, kuri gadu gaitā bija nosūtīti uz Ērosvudu un kuri cieta no tās pašas ģenētiskās slimības, tika pārcelta uz Ketvins namu, aprūpes iestāde netālu Sari grāfistē. Kad arī šī iestāde tika slēgta 2001. gadā, Katrīna tika pārcelta vēlreiz. Viņa nomira tikai 2014. gada februārī, tuvojoties savam 90 dzīves gadam, pēc vairāk nekā 70 gadiem, kas pavadīti dažādās aprūpes iestādēs. Ne Katrīna, ne Narisa nekad nebija iemācījušās sazināties ar citiem, tik liels bija viņa invaliditātes apmērs. Narisas un Katrīnas stāsts kļuva par ievērojamu strīdu avotu 1986. gadā pēc Narisas nāves. Stāsta par karalienes pirmās pakāpes māsīcām, kuras tika paslēptas no pasaules un faktiski atstumtas no savas ģimenes, atklāja britu laikraksts The Sun. Turpmākās izmeklēšanas atklāja, ka viņa māte Fenella bija sniegusi nepatiesu informāciju par to, ka viņas mirušas daudzus gadus agrāk, un tas vēl vairāk pastiprināja strīdus. Šeit bija pierādījumi, ka Bowzes Lyona ģimene ne tikai ievietoja divus savus bērnus slimnīcā un pēc tam tos faktiski ignorēja, bet arī izlikās, ka māsas ir mirušas daudzus gadus agrāk. Lai situāciju vēl vairāk sarežģītu, atklājās informācija par Narisas nāvi un fakts, ka viņas bērēs nebija piedalījies neviens no ģimenes locekļiem. Šokējoši tika atklāts, ka viņas kaps Redstones kapsētā bija neatzīmēts, izņemot plastmasas birku un sērijas numuru. Vēlāk tas tika labots, kad Narisas divas brāļameitas un brāļadēls noorganizēja, lai uz kapa tiktu uzstādīts piemineklis. Līdz 1980. gadu beigām notikušā detaļas lielākoties bija pieejamas sabiedrībai, taču šis stāsts kopš tā laika vairāk kārt ir atgriezies uzmanības centrā. Piemēram, 2011. gadā Channel 4 pārraidīja dokumentālo filmu ar nosaukumu Karalienes slēptās māsīcas. Šī filma pauda viedokli, ka māsas tika ignorētas un slikti izturējās pret viņām viņu ģimenē, kamēr pārējā Bowzes Lyonu ģimene dzīvoja cienījamā un graznā dzīvē. Tika uzskatīts, ka tas ļoti sarūktināja karalieni Elizabeti II, kura bija tieši saistīta ar šo tēmu, bet kura visticamāk gandrīz neko nezināja par to, kas bija noticis ar Narisu un Katrīnu, un noteikti nebija nekādā veidā iesaistīta lēmumā 1941. gadā ievietot māsas Ērisvudas iestādē. Pavisam nesen Narisas un Katrīnas stāsts tika iekļauts populārajā Netflix drāmā Kronis, kļūstot par neatņemamu 4 sezonas 7 sērijas Iedzimtības princips sastāvdaļa. Atjaunojoties viņu stāstam, nozīmīgi izdevumi, piemēram Harper's Bazaar un Esquire, atkal apskata Bowzes Lyonu māsu stāstu. Tomēr galu galā, lai gan strīdi ap māsām noteikti norāda uz zināmu nežēlīgu rīcību no Bowzes Lyonu ģimenes puses, Narisas un Katrīnas stāsts atspoguļo to, kā it kā apgaismotā sabiedrība, piemēram Lielbritānija, vēl pavisam nesen, 20. gadsimta vidū, izturējās pret cilvēkiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Bowzes Lyonu māsām. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Rakstiet komentāros zemāk, ko domājat par viņu dzīvi un stāstu. Ja jums ir vēl kādi ieteikumi, arī tos atstājiet komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video tiklīdz tos augšu pielādēju. Un ja jūs interesē kādas vēsturiskas grāmatas, priekšmeti vai kas saistīts ar manu aprīkojumu, aprakstā atradīsiet saites uz manu Amazon veikalu. Tas arī viss no manis, tāpēc tiekamies nākamajā aizmirstajā dzīvē. Paldies!